pasakiet, kuru funkciju Dombrovskunga vadītā valdība ir izsvītrojusi un nolikusi malā, neuzliktām uz pašvaldībām, bet pateikusi, mēs šo darbiņu vai šo te atbildību 5 gadus nedarīsim. Kuru funkciju? Jūs taču katru dienu ar to nodarbojaties. Nevienu. Viss tātad ir mēģināts noturēt. Ja? Visi mēģināts tātad noturēt, visi mēģināts ir kaut kā saglabāt, samazinot varbūt cilvēkus, neatsakoties tomēr no tās funkcijas, radot vienalga šo birokrātisko žņaugu, kas eksistē, vai pārveļot viņu viens pret vienu, teiksim, projām uz pašvaldību, neiedodot līdz attiecīgo finansējumu. Mēs dzīvojam ar visām tām pašām funkcijām. Mēs nezinu nevienu. Es personīgi nezinu nevienu. Varbūt es esmu palaidis kaut ko garām, un es pamēģināšu to atrast. Bet kur varētu izdarīt, samazināt? Ko varētu jūsuprāt? Kas būtu noliekums? Attiecībā par funkcijām, viens no tādiem asniem, ko es esmu dzirdējis, tagad es ceru, ka tas būs, ka, teiksim, nebūs vairs jāpild tās stingrās uzskaits pavadzības. To es esmu dzirdējis, ka tagad pieteikumu. Ja tas tā iestāsies, tad mēs redzēsim, ka ir viena joma, viena mūsdienu tomēr elektroniskā, digitalizētā laikmetā, viena lieta, viena operācija, kas tev nav jāizpild, kas tev nav jādara. Tāpat jautājumi, kas attiecās, teiksim, par darba inspekcijas un citām kontrolas metodēm. Man vakardien arī stāstīja piemēru, kur atbrauc darba inspektors intervēt attiecīgo uzņēmuma vadītāju, un viņš saka, lūdzu aizpildiet ar roku šo veidlapu. Viņš saka, kāpēc man jāpilda ar roku šī veidlapa? Kas paliek? Viņi izveidojuši kaut kādu veidlapu, viņi grib, lai tieši tādā veidā. Ja tu prasi to paskaidrojumu, lai viņš izpilda, izdara un elektroniski tev aizsūta, tu taču var elektroniski pieprasīt to paskaidrojumu. Ja? Kāpēc ir jāatbrauc 40 un vairāk kilometri 3 cilvēkiem jāatbrauc, lai intervētu attiecīgo vadītāju, pēc tam dotu vēl veidlapu, kura viņam pašrocīgi esot jāizpilda. Tāds, es vienkārši stāstu piemēru no vakardienas, ko man konkrēti vakardien Kuldīgā likt priekšā. Es domāju, ka ja stādītu par uzdevumu nevis samazināt tikai cilvēkus vai naudu, bet ja stādītu arī par uzdevumu ministrs prezidents saviem kolēģiem valdībā parādiet, kuras konkrētas funkcijas mēs vispār izņemsim no likuma ārā vai apturēsim ar speciālu likumu uz noteikti kaut kādu pārejas posmu, es domāju, ka tā būtu efektīgāka pieeja.